Tas vizuālais tāds vajadzīgs. Vajag to praktisko pusi. Ja vienkārši sēdēt grāmatiņas lasīt, arī nekas labs nebūs. Tā kā šī dotu var skatīties, tā ir viens no labākajām Orderflow sērijām. Ļoti viegli vizuāli uztveram. Bet tālāk to var izmantot. Es tev reku iepastošu čatā šito promptu, jo no prompta ir ļoti svarīgi. No prompta daudz kas ir atkarīgs. Ka tu arī kopiju peistot viņu. Un šo te promptu. Un izmantot to arī, nezinu, Groku, ChatGPT, Kimi, DeepSeeku. Es personīgi dotu preferenci Cloudai. Kāpēc? Tāpēc, ka var apstīties uz tām vizualizācijām. Nu, viņas tādas savu būs. Ir ChatGPT, viņas tādas pašas būs. Cloudai tās vizualizācijas ir ļoti clean. Redzi? Ļoti clean. Un tas ir ļoti liels pluss. Šito, ja es iepastošu YouTube, tad YouTube būs tas prompts, būs video aprakstā. Viņu var kopiju peistot. Un viss. Tā kā tas tev tikai pierāda vēlreiz to, kādā laikmetā mēs dzīvojam. Nevajag tev nekādus kursus pirkt. Cilvēki lido uz Marsu, drīz tur sāks jau mājas būvēt. Mums ir izdomāti smadzeņu implanti, tur vadiņi ir 10 000 reizes mazāk par cilvēku matu. Tu sēdi un domā, vai kādam čigānam man samaksāt štuku eiro, lai viņš man iemāca orderflow. Huņi tā viss ir. Lūdzu. Vizuālais ir labs, praktiskā puse laba, bet bez teorijas arī nekur neaizbrauks. Neaizbrauks bez teorijas, tāpēc, ka tev būs robi vienkārši. Tev ir jāsaprot tas viss. Jāsamaksā tev būs gan jau, jā, par kaut kādu pro plānu. Lai, es nezinu, izmantos klaudu vai tur groku vai vēl kaut ko, jāsamaksā būs. Bet, labi, samaksās tur pa pāris mēnešiem, nabadzīgāks paliks. Netak. Vai pašai klaudē, tur nezinu, cik tur maksā tas prēmijums. Es domāju, ka viņš nemaksā tur super daudz. Jā, tā kā šis ir tas, ko es tev teicu. Šis ir ļoti, ļoti labs pasākums. Ļoti labs pasākums. Vēl pāris gadus atpakaļ nebija iespēja kaut ko tādu darīt. Nebija. Un pasties, kas tev tagad ir, Tev ir viss, ko tev vajag. Tev visa informācija tavos pirkstgalos. No tevis ir vajadzīgs laiks. Tas ir viss vairāk nekas.